Es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Kamēr ir tumšs, es nolēmu noķert šo brīnišķīgo mirkli, lai pateiktu tev, ka Dievs tevi mīl, ka tu esi viņam svarīgs. Un šodien vēstījumā īsti par galveno es gribu dalīties pārdomās par to, kas ir miers. Pavisam nejauši klausoties svētdienas dievkalpojumu, es atklāju, ka miers arī ir izvēle. Izvēle, kas ir jāizdara mums. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā Jēzus saka, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Nekā pasauli jums dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Un ziniet, klausoties svētdienas 8. decembra dievkalpojumu, klausoties par to mieru, kāds bija Jēzum, esot laivā, man, protams, arī raisījās šīs pārdomas, vai manā laivā ir Jēzus, vai es esmu ar Jēzu vienā laivā. Es sāku pārdomāt arī šo te par mieru, šo te domu, un es sapratu, ka miers ir izvēle, mana izvēle. Vai es izvēlēšos palikt mierā, vai es izvēlēšos dusmoties, uztraukties, pārdomāt notikušo. Un tā, miers tā ir tava izvēle, vai tu būsi mierā. Tuvojas Ziemassvētki, Kristus dzimšanas svētki, kad mēs visi klausīsimies šajos vārdos, miers virs zemes un tie labas gribas cilvēkiem. Es gribu atgādināt, miers tā ir tava izvēle. Izvēle, kurā pusē būsi tu. Un gluži nejauši, kā pārredzot visu to uz priekšu, piektdien man bija piedzīvojums, kur es tiku nolikta izvēles priekšā. Ko es ar to darīšu? Vai es palikšu mierā, vai es uztraukšos, satraukšos un izrādīšu savu neapmierinātību. Svētais gars klusītiņām man atgādināja, paliec mierā, tev to nevajag. Tu vari piedot un iet tālāk, tu vari palikt tajās domās un pārdomās un turpināt raizēties, satraukties. Un es viņam paklausīju. Es izvēlējos palikt mierā. Tā nu ir miers, tā ir tava un mana izvēle. Jēzus teica, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Nekā pasauli jums dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Vienmēr, kad mēs izvēlamies palikt mierā, mēs būsim mierā. Arī tad, ja apkārt plosīsies vētra. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus ir mūsu laivā. Un tā ir laba ziņa šodien, vai ne? Paliec mierā. Debes Tēvs, es tev pateicos. Pateicos tev, Jēzu, ka tu mums devi savu mieru. Mieru, kādu pasaule mums nevar iedot. Mieru, kāds nav sastopams pasaulē. Mieru, kāds ir tikai ar tevi. Un mēs izvēlamies šodien palikt mierā. Mierā arī tad, kad visapkārt plosās vētra. Paldies tev par to. Turi mūs tajā, lai tev vienam par to ir slava, gods un pateicība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lai svētīga šī diena.